Gribu vēl parādīt vienu lietu interesantu, kad, kā redzat, šeit ir maz kur iespiest iekšā šajā vietā. Viņš pabiesi šīs te vietas. Redziet, šīs te ir pabiesi. Un, lai iespiestu pareizi skalpeli, jā, no tādas šauras lietas, tātad tur atkal ir savas nianses, jo tad pie šī atnāšanas mazā leņķa arī šeit var redzēt, jā, iztūrīts ir novīlēts. Tāpēc Kosims ražo, redziet, arī šādu ļoti labu lietu, kur mēs varam pašu spicīti iespiest. Šādā veidā tikai. Un viņš būs ļoti paralēls. Jā, ļoti labi. Labi, ejam tālāk. Un šie te tievā saspiešana plānā, kas mums ir, viņa ļoti ir izdevīga. Jā, kā redzat, es šeit iespiežu taisno malu. Un tālāk jau pašu spicīti. Pašu spicīti. Es iespiedīšu arī ar šo te plānu. Jā, viņš ir ļoti izturīgs, stabils. Jā, un varēšu sākt asināt, uzliekot virsū jau pašu elboru galodiņu. Jā, tātad jau paņemšu rokās. Jau netiek maz, bet netiek, redziet, ļoti labi var uzasināt. Ja nebojās spīdītis. Redziet, šeit, kur ir pabiezāk tie gali, jā, tad tur ir problemātisko ir uzstrīt. Man tomēr nācās nomainīt, jo diemžēl šis plānais, viņš viņu nevar noturēt, un man pats asmens staigāja, un šeit ļoti labi to var redzēt, kā biezais pilda. Jā, šeit ir biezāk, lielāka atstarpa šeit mazāk, kura neļaus vairāk pie asināšanas pašam asinim iet uz priekšu. Tātad, diemžēl, nācās nomainīt, bet nekas, šī arī skola laba.